Sveiks, mans draugs! Apsveicu tevi ar 3. adventu. Varbūt es pamanīju to, ka sociālajos tīklos es ļoti aktīvi aģitēju par manu balss iniciatīvu par 1. tipa diabēta pacientu veselības saglabāšanu. Kāpēc es tā plosos, kāpēc man tas ir svarīgi? Pirmkārt, tas ir svarīgi man tāpēc, ka es pati esmu diabētiķe. Un tieši 1. tipa diabētiķe. Precīzāk ir 1. tipam apakštips, ja blada diabēts, iegūst, tā ap 40 potenciāli. Mani aplaimoja mans aizkuņas dziedzers, izdomāja pārtraukt strādāt un izstrādāt insulīnu, kas ir nepieciešams, lai būtu spēks, enerģija. To man aizstāja injekcijas insulīnu. Diena man sākās ar garo insulīnu, kas rada fonu visai dienai. Un tad, attiecīgi, pie katras ēdiena reizes ir īsais insulīns. Šobrīd valsts 75% apmērā mums diabētiķiem sponsorē, jeb sedz 4 testu ml dienā. Tas ir paredzēts glikometram. Mans rīts sāktos tā, ka es paņemu glikometru, ielieku testosteronu, ar adatiņu ieduru pirkstā, izspiežu asins pilīti, ko ar testosteronu savācu, un tad glikometrs man paziņo, kāds cukuru daudzums manī ir tieši konkrētajā brīdī. Nelēma jau ir tajā, ka man neder tikai konkrētais brīdis, un man neder 4 testosteronu dienā. Es, protams, saprotu, ka tas ir izrēķināts uz to, ka būs pamosties, tad brokastis, pusdienas, vakariņas. Bet es arī gribu fiziski aktīvi būt. Nenokrist ģībonī, lai man neaizved uz reanimāciju, kā pēkšņi cukurs ir pa zemu vai pēkšņi cukurs ir pa augstu. Ja tev cukuru līmenis ir līdzīgs Latvijas reļefam, vienmērīgi pakalni, pļavas, tā klūdas smukiet, tad manējais ir līdzīgs Himalaju kalniem. Augšā, lejā. Un man jādara viss, lai sasniegtu pēc iespējas lēzenāku šo te līkni, jo, ja es to nedarīšu, tad ar garantiju maksimums pēc 10 gadiem varēšu novērot, kā mans organisms vienkārši sabrūk. Man atteiks nieres, es varu kļūt akla, mans kājas kļūs melnas un tiks amputētas, bet es to negribu. Tādēļ katru mēnesi es nolieku par savu veselību 160 eiro, nopērkot sensoru, kurš man stāv šeit iedots, un kurš kontrolē to, kas manī iekšā notiek 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Un es ļoti labi varu secināt, ko es drīkstu ēst, vai insulīns ir iedarbojies, kādas ir mans stāvoklis pirms fiziskās aktivitātes, vai cukurs ir pa augstu vai pa zemu, man brīdinās telefons. Mēs vairs nedzīvojam akmens laikmetā, kā mums grib pasniegt. Ir tehnoloģijas, kas palīdz dzīvot pilnvērtīgi. To ir atzinuši pat Igaunijā, to ir atzinuši pat Lietuvā. Pie mums mēs vēl joprojām dzīvojam akmens laikmetā. Pa spīti tam, ka pa ielām braukā Teslas, ka mākslīgais intelekts zīmē tavu portretu un atbild uz tevis interesējošiem jautājumiem. Mēs esam atpalikuši pa gadiem 20 no pārējās Eiropas. Man ir labi, es šobrīd strādāju, es varu atļauties mēnesī nolikt šo 160 eiro savai veselībai, lai pēc 10 gadiem funkcionētu tikpat labi kā šādā brīdī. Jo es ļoti labi kontrolēju to, kas man iekšā notiekās, un nejūtos slima vai kā savādāk. Bet pie mums tiek uzskatīts, ka šie sensori jāsponsorē tikai
jāsmot cerēt tikai līdz 18 gadu vecumam. Ko tas nozīmē? Ka, ja tev tās naudas nav, sasniedzot 18 gadus, jo diabēts 18 gados neizbeidzās, tu paliec pie sasistas silas un mēģināsi kontrolēt ar pieejamiem līdzekļiem, tas ir glikometru, kurš patiesībā neko nekontrolē. Un tu nevari uzturēt savu dzīves kvalitāti normāli. Un vai mums vajadzīgi jaunieši, kur 28 gadu vecumā potenciāli jau ir invalīdi, vai tomēr mums ir jādara viss iespējamais, lai šie cilvēki, tajā skaitā arī es, pēc iespējas ilgāk būtu veseli, normāli funkcionējoši vienā gabalā. Lūdzu, palīdzi mums savākt nepieciešamos 10 000 parakstus, lai mūs izdzirdētu. Lūdzu tevi. Priecīgu adventu vēlreiz.